visiem! Jūs esat kanālā Niola Life un ar jums ir Niola. Šajā video es pastāstīšu par savējos, kāpēc izdomāju filmēt video YouTube un par ko būs šis kanāls. Un sāksim par manējo osu. Manu osu sauc Niola un viņai ir 18 gadi. Nu jā, viņa sauc tieši tāpat kā mani, kāpēc nē? Un, protams, viņai ir boyfriends Lukas, bet viņš nedzīvo kopā ar viņu. Bet viņš ļoti bieži brauc pie viņas ciemos, un viņa mācās labā universitātē. Manai os ir, protams, ļoti liela ģimene. Pie viņas ļoti bieži brauc brālēns un māsīca, Markus un Sofija. Un arī pie maniem brauc ciemos Lukas māsa, Katrīna. Es obligāti parādīšu māju, bet ne šajā video. Bet tagad es pastāstīšu, kāpēc es domāju filmēt video YouTube. Un tieši par Toku. Tas ir saistīts ar to, ka man ir TikToks, un tur es filmēju arī par Toku, bet vienkārši apnika tieši TikTokā to darīt, tāpēc es domāju to darīt YouTube. Īstenībā priekš maniem ir kaut kāds stulbs iemesls, kāpēc es domāju filmēt YouTube, bet, šādi tā. Bet īstenībā jūs gan jau varat redzēt, ka man daudz kļūdas, kad man tur dažkārt ir kaut kādas dīvainas skaņas mikrofonā, mani var arī slikti dzirdēt, bet tas gan jau, ka būs kādu brīdi, pēc tam jau iemācīšos normāli turēt mikrofonu blakus mutei. Un es ļoti cerēšu, ka jums patiks manie video, kurus jums filmēšu, un es vispār gribu dabūt vismaz 10 sekotājus. Bet gan jau, ka citi padomās, tu ko, taču tu latviski šeit visu skaidro, te mums īstenībā baigi neviens neskatīsies latviski, te vai krieviski vai angliski, bet es pasaku, ka gan jau atradīsies kādi cilvēki, kuriem patīk, kad es latviski jums visu kaut ko filmēju, jo es vispār nezinu nevienu meiteni, puisi, kurš latviski filmēt visāds video par Toku Boku. Protams, man nebūs kaut ko tur 500,000 sekotāji, tur kaut kā tam līdzīgi, bet es domāju, ka vismaz es varētu dabūt apmēram kaut kur 1000, es nezinu, bet ļoti cerēšu, kad jums patiks mani video. Un es ļoti centīšos, lai jums būtu forši un interesanti skatīties manus video. Un tie, kuri domā, ka tur Tokā Bokā ir viss ļoti viegli, vienkārši tur kaut ko parunā, papilmē, tur kaut ko neizgriezu, nekas, viss būs kārtībā, viss ielikšu, būs tur ļoti daudz skatījumi, ļoti daudz laika un tā tālāk. Bet tā jau scena nestrādā, vajag vismaz iemācīties montēt, vajag tur skaidri izrunāt vārdus un tā tālāk. Tur īstenībā ir diezgan daudz darba un man jau knapi šeit kaut kas sanāk. Es vispār netaisos un negribu nevienu šeit apvainot, bet īstenībā es arī kādreiz tā domāju, ka tur viss viegli, bet saprotu, ka tas vispār nav viegli un tur vajag ļoti daudz zināt. Un tieši zināt, kā montēt, tur, piemēram, vajag ātri tur teikt vārdu skaidri, tur vajag, izgriezt nevajadzīgos tur momentus un tā tālāk. Bet tagad jau esmu gatava teikt, par ko es filmēšu šajā kanālā. Protams, filmēšu par Toku, un vispār tie, kuri padomāja, ka es par kaut ko citu filmēšu, es nezinu, es jau nevaru palīdzēt, bet es filmēšu par Toku. Bet konkrētāk, es tur filmēšu visādus notikumus, piemēram, pie maniem atbrauca māsīca un brālēns, pie maniem atbrauc tur boyfriends, pie maniem tur atbrauca ģimene, radinieki un tā tālāk. Piemēram, man arī būs tur 24 stundas kļuvu par skolotāju, 24 stundas kļuvu par dziedātāju, un tā tālāk. Un daudz kas cits ir saistīts ar Toku Boku. Un es tagad jums gribu pateikt vienu lietu. Viss tas, kas notiks tā kā Tokā, visos video, tas nav īstajā dzīvē. Piemēram, tas kā personāžs vispār nav saistīts ar manu īsto dzīvi, ar ko es nodarbojos un tā tālāk. Piemēram, es nofilmēšu video, kad viņa ir dzimene, tas nenozīmē, ka man tieši tajā pašā dienā ir dzimene. Man liekas, šis bija jau tā saprotams, bet es tāpat vienkārši pateicu. Un ja kas šo māju, kur es tagad iekārtoju, viņa nedzīvos manējā os. Es vienkārši gribu dzirdēt jūsu viedokli, cik skaista viņa sanāca. Obligāti uzrakstiet komentāros.
Un īstenībā es jau viņu pabeidzu, es vienkārši tagad ieslēgšu lampiņas, un jūs redzēsiet, cik viņa man skaista sanāca. Nu, es esmu gatava ar jums atvadīties, un visiem atā!